Jauns gads atnācis ar jaunu valsts budžetu, tāpēc aicināsim Aivaru Lembergu izvērtēt budžetu, jo īpaši izdevumu un valsts parāda sadaļu. Jūsu kā ekonomista vērtējums vai ir pareizs secinājums sociālos tīklos, ka laika prognoze valsts budžetam spēcīgi putinās? Jā, vispirms sumināti jaunajā gadā, lai izdodas vislielākās un arī vismazākās ieceres, lai cerība piepildījums. Runājot par valsts budžetu, jūs varbūt atceraties, bija tāda plaša kampaņa, kad jārisina ir demogrāfijas problēmas. Tātad cilvēku resursu problēma Latvijā. Latvija ir pazaudējusi 900,000 cilvēkus 35 gadu laikā, un tūlīt tas būs miljons. Un faktiski tie zudumi proporcionāli ir līdzvērtīgi tiem, kādi varētu būt, ja Latvija visus šos gadus būtu karojusi. Un cilvēku resursu problēma faktiski ir galvenā. Un mēs domē veica aptauju, ko saka ventspilnieki, kāds būtu jautājums, risinājums, kādi jautājumi būtu jārisina, lai būtu vairāk piedzimuši bērni. Un, lūk, un izrādījās uz jautājumu, ko jūs vēlētos, tai vecuma grupā, tai pirmā bērna dzemdību grupā, tas ir līdz 30 gadiem, tur bija divi vienādi, un arī pārējās vecuma grupās arī tas bija stipri izteikts. Tad bija sekt daļu no komunāliem maksājumiem, citiem vārdiem tas ir finansiāls atbalsts. Un otrs bija, ko es jau sen esmu ierosinājis arī, cik es varu ietekmēt to politiku valstī, saimā, ka māmiņām ir jāmaksā tā vidējā darba alga nevis gadu, kā tagad, tas fonds samaksāts, gada fonds darba algas. Jūs gan viņu varat pastiept uz pusotra gada, bet summa nemainās. Uz pusotra gada. Kad pusotra gada maksā pusotra gada darba algas fondu iepriekšējā darba, tāds, kāds bija iepriekš darba vietā. Kāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi? Tāpēc, ka tad, kad bērns sasniedz 1 gada vecumu, viņu bērndārzā sūtīt nevar. Tas ir galīgi. Viņš ir pārāk atkarīgs no mammas. Viņam vajadzīga mamma visu laiku. Un, savukārt, pēc pusotra gada jau to bērnu silītē var sūtīt. Es gan uzskatu, ka 2, ka pusotra arī par āgru, bet tomēr pusotra ir ok. Un šis te pusgads būtu jāsamaksā. Un no aptaujātiem 80% taisni šo te nosauca kā primāro, kas būtu jārisina. Diemžēl arī uz 26. gada budžetu šis jautājums paliek neatrisināts. Kur ir tas knifs? Tad jūs aiziet strādāt nevarat pēc tā 1 gada, un jums veidojas ģimenes budžetā pāraums pusgada laikā. Atkarībā, protams, no darba algas, es tā rēķinu apmēram 8,000 eiro. Pie tā pieskaitiet vēl klāt, ka jums ir bērns, kuram jāpērk autiņi, dārgi ļoti, starp citu, ja? Un daudz, kas cits, īpaši, ja tas ir pirmais bērns, ja? Un no iepriekšējā jums nekāda mantojuma nav, un jūs kaudzīties smuki neesat salikuši. Ja? Lūk, un tas ir tāds tā ir tāda liela problēma. Lūk, šie faktiski divas nianses. Un trešais, ko, starp citu, sauca potenciālie bērnu vecāki, kuri tā kā plānotu tuvāko 3 gadu laikā, ka viņi gribētu būt, lai tas bērns būtu. Viņi sauca, lai skolās būtu pagarinātās dienas grupiņas, lai tas bērns tur var izmācīties, nodarboties, un lai viņš nav jāizņem 2:00, ja, tāpēc, ka cilvēkam jāstrādā, un atkal ir problēma. Lūk, diemžēl šo jautājumu risinājums, ja, vienas ir izpalicis. No vienas puses ir Latvijai
apdzīvotības vai cilvēku resursu tāda kolosāla problēma. Faktiski Latvija anoreksijas situācija, tāpēc, ka iedzīvotāju skaits neglābjami samazinās, un tas jau ir stipri zemāks nekā vajadzētu būt pēc tās potenciāla, kāds ir Latvijai. Nu, lūk, tas budžetā nav atrisināts. Un otra tāda problēma, kas bez būtības veido budžeta resursu, ir ekonomikas izaugsme. Nu, tagad mums saka, 2% būs izaugsme, 2%. Svarīgi, lai tas būtu runāts salīdzināmās cenās. Bet pasaule attīstās virs 3%. Tad vidējais pasaules līmenis, nelabākais. Ķīna attīstās virs 4%. Ja. Un Latvija visu laiku, tāpat kā starp citu vidēji Eiropas Savienība, tāpat kā Lielbritānija, Francija, Itālija, Spānija, arī tās visas vēl straujāk zaudē savu lomu pasaulē no ekonomiskā viedokļa nekā Latvija. Un lūk, pat cik tas IKP nepieaug pietiekami strauji, arī nodokļi saražotie nepieaug tā, kā gribētos. Jo 1/3 daļa no koprodukta pieauguma, 1/3 daļa, tas ir nodokļu ieņēmumi. Ja jums pieaug koprodukts pa 1 miljardu, tad no tā 1 miljarda 1/3 daļa, jeb apmēram 300 miljoni, tie ir papildus nodokļu ieņēmumi. Pat cik šie nodokļu papildus ieņēmumi nav, bet tie tēriņi ir lielāki, kas notiek? Jāizņemas. Nu, to arī dara, un faktiski, ja no tā IKP pieauguma aizņemto naudu, tad pieauguma faktiski, diemžēl, nav. Un kas ir lielākā Latvijas nelaime? Ka tie, kas vada valsti, necīnās par to, lai Latvijai būtu pieejami lēti resursi. Pasties, kā Trumps cīnās, lai Amerikai būtu pieejami lēti resursi. Nu, kādi resursi? Pirmkārt, enerģijas resursi. Ja? Tad degviela visa veida, apkurei degviela, tas skaitā gāze. Un, protams, ir dilemma pirkt lēti, bet varbūt es negribu no viņa pirkt. Nu, tad jāpērk dārgi, bet tad jūs neesat konkurentspējīgi, jūsu ģimenes budžetā būs caurums, kas agrāk nebūtu bijis. Un tad, ko jūs izvēlaties? Un kāds ir kompensācijas mehānisms? Jūs paskatāties, kā Ungārijas premjers Orbāns cīnās par lētiem energoresursiem. Un ar Trumpu viņš vienojās. Viņam atļāva pirkt no Krievijas lētus energoresursus. Jūs varat pirkt dārgi, bet tad nesūdzaties, ka jums maizīte būs bez desas. Varbūt arī bez sviesta, bet maizīt būs, varbūt. Nu, tā kā, tās ir tādas konceptuālas lietas. Tālāk, ja paskatāmies piesaistītie ārvalstu investīcijas ekonomikai. Nu, tagad iedomājieties. Latvijas valdība mēnesi spriež jaukt vai nejaukt sliedes. Dzelzceļa sliedes, kuras savieno Latviju ar Āziju. Ar Āziju. Cik tur dzīvo cilvēki? Cik tur liela ekonomika? Nu labi, nojaucām. Baltkrievija ar pie reizes. Nu tālāk, tad viss pasaule beidzas Zilupē. Zilupē beidzas pasaule. Un tagad jūs sakat, nākat investēt, nākat šurp. Bet ja jūs atrodaties tur, kur beidzas pasaule, pašā pasaules malā, nu, jūs investēsiet. Jūs tak skatāties, ka jūs izvietojat savu rūpnīcu, tad jūs skatāties, kā izvietots tirgus un kā nokļūt līdz tirgumu. Jo galvenais jau ir tirgus.
Latvijai liela priekšrocība, ka mums ir izēja uz jūru. Ungārijai tāda nav. Čehijai tāda nav. Baltkrievijai tāda nav. Bet mums ir. Bet ja mēs nojaucam sliedes, nojaucam varbūt arī autoceļus pie reizes, jo tanki jau brauc pa auto, ne jau pa dzelzceļu. Pareizi? Nu tad kādas te investīcijas? Kāds ir signāls pasaules ekonomikai? Cits variants. Jūs pagājušā gadā pabeidzāt būvēt Latvijā rūpnīcu. Ieguldījāt 100 miljonus. Jūsu realizācijas tirgus ir Ķīna. Uz Ķīnu var aizbraukt. Var. Kā? Pa dzelzceļu. Tagad valdība spriež, jānojauc dzelzceļš, bet jūs esat investējis 100 miljonu. Ko jūs darīsiet ar to rūpnīcu? Tirgu jums nogriež. Vai vismaz taisas nogriezt? Idiotu bars. Kāds signāls ir investoram? Šito valsti var iet? Kur šitādi idioti vada viņu? Un spriež, tik stulbi spriež. Lūk, un tas beigās tas ir valsts budžets. Beigās tas ir valsts budžets, tad 1/3 daļa no ekonomikas pieauguma vai ekonomikas kopējās ir nodokļi. Un ja jūs griežat nost ekonomiku, tad jūs griežat nost budžeta nodokļu ieņēmumu daļu budžetā no nodokļiem. Tad nesūkstaties, ka jums nav naudas. Jums paliek viens, jūs varat aizņemties. Jā, varat. Šai ziņā mums vēl ir, tā teikt, līdz Grieķijas cipariem ļoti tālu. Jā. Ļoti tālu. Un līdz Itālijas un Francijas. Tur vēl mēs varam aizņemties un aizņemties. Bet pēc tam dārgi jāmaksā, lai atdotu. Nu, tas divos vārdos par budžetu.